Vajag uzzīmēt uz lapas bērniņa lodziņu un skatīties caur to, kā sapņi rodas. Un, ja nesanāk, tad uzkrāso uguni, lai izkausētu dzelzs bruņas. Bet, ja acis un rokas vairs netic un atsakās pat veikalā lapu nopirkt, tad vajag atcerēties bērnību un pirmās neveiklās dzeltenā krītiņa švīkas satvert. Nav jau svarīgi, cik skaisti vai pareizi uzzīmēts, ir svarīgi, kas lapai tajā brīdī izstāstīts. Tāpēc ar lapām ir jārunājas tādā valodā, ko var saprast tikai pats. Es, piemēram, uz tām rindoju melnus burtus, lai sajustu, kas ir sirds.